Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Labvakar! Raidījums Lasām laiks un Lieldienu klusās sestdienas raidījumu sāksim ar ielūkošanos grāmatā, kas stāsta par kristīgās meditācijas nozīmi un pakāpenisku tās apgūšanu valsts klusumā. Savukārt, domājot par svētku galdu un tradicionāliem ēdieniem, aicināsim atcerēties kautsmindietes Ainas Kļaviņas grāmatu Pusdienas katrai dienai, kas piedzīvojusi atkārtotu izdevumu pēc 40 gadiem. Turpinājumā sekos ieskats jaunākajā ārzemju literatūrā, viena no izcilākajām mūsdienu norvēģu rakstniecēm Herbjorga Vasmu un viņas emocionāli aizrautīgais romāns 100 gadi, kas stāsta par 4 paudžu sievietēm, un britu žurnālista televīzijas zvaigznes raidījums Gāzes grīdā Džeremija Klārksona šokējoši drosmīga atklājuma un vērojumu grāmata Sasodīts pasaule Klārksona acīm. Ar grāmatām iepazīstinās literāte apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Sadovska. Bet šeit studijā Dzintars Tilaks, ar mani kopā Aleksis. Un vispirms uz sarunu par Latvijas autoru grāmatām aicinu literāti apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku. Ir klusā sestdiena, tāds pārdomu laiks, un mēs piedāvājam pavisam jaunu, tikko iznākušu grāmatiņu Balss klusumā, ko sarakstījusi Gaļina Pāns un Georgs Indulēns. Šī ir grāmata par kristīgās meditācijas tradīcijām un praksi, un varētu teikt, nevis pamācības, kā meditēt, bet vairāk atziņas par to, ko jūs varat gūt no kristīgās meditācijas, kāpēc šī praksa varētu būt interesanta un pat varētu teikt nepieciešama, un kādos gadījumos to noteikti vajadzētu vismaz mēģināt pielietot. Un man ļoti patīk autora attieksme, jo viņi paši grāmatā saka apmēram tā: mēs priecāsimies, ja šī grāmata jums noderēs, bet nebūsim arī bēdīgi, ja jūs teiksiet, ka esat izvēlējušies citu ceļu. Bet par šo grāmatiņu Balss klusumā priekšvārdā izsakās arī mācītājs, domātājs, es teiktu visas Latvijas garīgais skolotājs Juris Rubenis, kurš saka tā: meditācija ir ceļš uz maksimālā konteksta uztveršanu, kas jaunās derības valodā nosaukts par debesu valstību. Tā patiešām ir radikāla uztveres maiņa, ko reliģiskā tradīcija sauc par atgriešanos. Mans es, mans vecais, mazais es, pārstāja būt par nozīmīgu izejas punktu. Meditējot, es pieredzu dzīves restartu, ceļu uz arvien lielāku brīvību, kas sasniedzam nevis virspusē, bet dziļumos. Neko citu nav jēgas saukt par brīvību, izņemot brīvību pašam no sevis.
Svētumpilns, viss gaisvanu skaņās trīs. Aptvert nespēj prāts, kas to padevis. Liekas brīnums kāds, šodien noticis. Viss tik daļ, viss tik balts, šķietas pasaulē. Daļas jūsmas šauts, pašam dvēselē. Daļas jūsmas šauts, pašam dvēselē. Marko burvīgais lielās dienas rīts. Svētumpilns, viss gaisvanu skaņās trīts. Marko burvīgais lielās dienas rīts. Svētumpilns, viss gaisvanu skaņās Lielās dienas rīts. Svanu skaņās trīs. Lielās dienas rīts. Svētumpilns, viss gaisvanu skaņās trīs. Vasaļlaiks. Pusdienas katrai dienai. Šo grāmatas nosaukumu daudzi zina jau gadiem ilgi. Saruna par šo grāmatu ar Kristīnu Sadovsku. Izlasot uz grāmatas vāka autora vārdu, proti Aina Kļaviņa, daudziem, manuprāt, viss jau top skaidrs. Runa būs par skaisti klātiem galdiem un par to, kas varētu atrasties uz galdiem, kas gardi gatavots, pareizi gatavots pēc senām tradīcijām un, protams, ievērot galda kultūra, ēšanas kultūra, vispār mūsu sadzīves kultūra. Pie tam īsti latviskā garā. Tie, kas ir mazliet, teiksim, varbūt mūsu ar tevi gados, droši vien jau no bērnības atceras grāmatu koši dzeltenos vākos. Vismaz manās mājās mana mamma to lietoja tik bieži, ka grāmatai bija izbirušas lapas, un tā vēl joprojām stāv plauktiņā apvilkta ar 2 garām gumijām. Šis būs tas gadījums, kad šis izdevums būs tiem, kam līdzīga situācija apmēram grāmata varbūt nolietojusies. Vai arī tiem, kas nekad nav redzējuši grāmatu pusdienas katrai dienai. Tātad 1974. gads, tad bija tas pirmais tāds šāda veida izdevums. Jā, un tātad tas ir 40 vai 40 gadus. Senā pagātnē iznāca grāmata pirmo reizi, un tātad to varētu saukt par atkārtot izdevumu, bet nemeklējiet vecos koši dzeltenos vāciņus. Šoreiz uz Ainas Kļaviņas 90. jubileju grāmata ir iznākusi audekla vākos, lai gan saglabāts ir viss faktiski tā kā iepriekšējā izdevumā. Un ko es vēl gribētu piebilst par pašu grāmatas autori? Viņa ļoti aktīvi arī piestrādāja pie šīs grāmatas manuskripta, aktīvi sadarbojās ar izdevniecību, lai gan, kā jau teicu, pēc mēneša Ainai Kļaviņai paliks 90. Droši vien tas ir tas kautsmīndas rūdījums, jo Aina Kļaviņa ir
viena no tām saimniecēm, kas savulaik pie tam vēl pašā pēdējā gadā, kad Kautsmīnas mājturības institūts pastāvēja, pabeidz šo skolu un iemācījās šīs te īsti latviskās gan galda klāšanas, gan ēst gatavošanas tradīcijas. Un es šobrīd atšķīru vaļā un gandrīz palaimies ar pirmo šķīrienu. Grāmatā pusdienas katrai dienai, tad tiešām ir katrai dienai un aprīlis atšķīru vaļā. Tas mums tagad laikam jau aktuāli ir. Jā. Un te rakstīts tā, ka, piemēram, 1. aprīlī vajadzētu ēst pelēkos zirņus ar speķa mērci, bet saldajā ēdienā miltu biezputru, bet 2. aprīlī zivju sacepums būtu iesakāms ar žēlējas uzpūteni saldajā. Un tā tālāk. Un tad mēs varam meklēt, kā tad to dabūt gatavu un pareizi latviski pagatavot. Jā, pirmais ir tas, ka tiešām var rīkoties tā, kā Dzintars iesaka, atšķirt vajadzīgo mēnesi un dienu, un tur būs recepts ar visādiem pagatavošanas smalkumiem. Bet kas man pašai ārkārtīgi patika jau toreiz un patīk vēl tagad šajā grāmatā, ir tas, ka beigās ir arī garšvielas, kuras auga daļas, piemēram, izmanto kuriem ēdieniem, kāda tipa ēdieniem izmanto kuru garšvielu. Un iedomājieties, ka grāmata tika rakstīta 70. gados, kad liela tiesa no šīm garšvielām varēja dabūt no ārzemju tantēm paciņās, vai arī kaut kur ļoti, es nezinu, tādos ceļos, kādi šobrīd galīgi nav vajadzīgi. Tomēr Aina Kļaviņa uzskatīja, ka šīs lietas ir jāzina un dalījās ar šīm zināšanām. Vēl viena tāda ļoti interesanta nianse ir tas, ka šie ēdieni ir tādi tomēr, par spīti tam, ko es tikko teicu par tām ārzemju garšvielām, tie ir cauriem latviski, ievērojot to, ka pamatā tiek izmantoti tie augļi, dārzeņi un viss pārējais, kas aug tepat pie mums. Jo, kā pati autore teica, viņa ir izmēģinājusi pilnīgi visu, kas ienāca Latvijā pirms tiem 20 gadiem, kad mēs atguvām neatkarību. Un tomēr atgriezusies pie tā, ka vislabākie ēdieni mums pašiem tomēr ir un paliek tie, ko mēs izaudzējam paši. Jā, man vēl mīļa šī grāmata ir ar attēliem. Ja? Tie ir tie attēli, tas laiks, un tie man tādu vedina uz bērnības atmiņām. Un es te pat redzu netīšām uzšķīru, tātad es redzu svinīgi tādu uzklātu galdu ar ziediem, un fonā tālāk puķu podi uz palodzes, un es redzu gan tos loga rāmis, un kas aiz loga, tas laikam ir purvciems. Purvciema pagalms, jo tur arī autori mājo. Un citā bildē es redzu rudzu kūlīti uz galda svētku laikā, un es redzu tos traukus, un es redzu arī tās mēbeles, kādas tas bija tajā laikā. Es domāju, ka daudziem tas būs interesanti. Tās ir īstās tā laika fotogrāfijas, gan apstrādātas, lai izskatītos labāk. Grāmata ir gan skaista, gan galvenais ļoti, ļoti noderīga. Mēs jau te pavari, kas ir un varit prot, lai pielot karoti, lākumga notatot. Uz vīro sātīgā, ar sālī pipariem, uz vīro garšīgā, ar vircolos bērniem. Mans kungs jau prasa un atkal kungs vienmēr prasa un atkal Es jau te pavari šo vīru maisam tā ar katru karoti, lai kungam jāmaksā. uz vīro sātīgā, Ar sālī pipariem, uz vīro garšīgā, ar vircolos bērniem. Tas mums jau prasa un atkal mums vienmēr prasa un atkal tas mums jau prasa un atkal mums vienmēr prasa un atkal
lasām laiks. Turpinām par jaunākajām grāmatām. Vispirms grāmata lielākoties sievietēm, bet pēc tam par grāmatu lielākoties vīriešiem. Un nu laiks jaunākajai ārzemju literatūrai, kas ir tulkots tagad latviski. Pirmā, ja nemaldos, grāmata, kas ir tādām norvēģiskām vēsmām, ja, pie mums. Jā, un tā ir ilgi gaidītā un beidzot sagaidītā Herbjorgas Vasmo 100 gadi. Herbjorga Vasmo, ja arī kāds ir aizmirsis šo vārdu, tad noteikti atcerēsies nosaukumu Dinas grāmata, kam sekoja arī Dinas dēls un Karnas mantojums. Latviski vēl ir iznācis arī romāns 7. tikšanās, bet Herbjorga Vasmo ir vēl joprojām rakstoša, mūsdienu norvēģu rakstniece, ārkārtīgi smalka un šarmanta būtne. Viņa pati ir tāda ellīga sieviete. Izskatās pēc elpas, bet raksta tik svaigi, skarbi un tā uzmundrinoši. Es sacītu, ka man šķiet, ka ik viena sieviete, kas izlasa kādu no Herbjorgas Vasmo darbiem, izslienas taisnāk, iet pašpārliecinātāk, jūtas varena. Jā, tieši varena. Es gribu sacīt tieši šo vārdu, jā. 100 gadi ir tāds kā veltījums viņas pašas ģimenes sievietēm. Vecmāmiņai, mātei. Un grāmata beidzas ar brīdi, kad piedzimst mazā Herbjorga. Protams, Norvēģija arī ieņem ārkārtīgi lielu telpu viņas darbos. Skarbā daba, tie apstākļi tik grūti, ka cilvēkus atkailina, piespiežot viņus parādīt savu īsto dabu gan labā, gan sliktā nozīmē. Un tas, kā viņas dzimtas sievietes iziet cauri šīm te savām nebūt nevienmēr tik vieglajām dzīvēm, skaisti, es teiktu, un ar cieņu. Pie tam viņa nebūtu nav tāda feministiska. Viņa vienkārši uzskata, ka sievietēm ir jādzīvo ar pilnu krūti. Ja tu par iepriekšējo grāmatu, tas bija sievietēm ar tādu pašpārliecinātību, kas noderētu varbūt un izlasīt tādu nākamā grāmatu, un neskapēc man gribās domāt, tā ir lielākoties vīriešu auditorija. Tomēr, piekritīs. Es nezinu, droši vien Top Gear zvaigzne Džeremijs Klārksons, protams, ir kungs, kuru pazīst tik viens Latvijas vīrietis, jo arī tu, kad es tev parādīju un teicu, tu zini, kas viņš ir, tad es, protams, es zinu. Pie mums televīzijā apskatāmies raidījumus Gāze grīdā, un šo lielo varenu augumu vienkārši nevar nepamanīt. Un arī redzot, kā viņš ielokās mazās mašīnītēs, tad mēs arī saprotam, kāpēc viņš necieš maza izmēra mašīnas, turklāt ekonomisko kaut kādu klasi, viņš tās nepanes. Jā, šim vīram vajag daudz, viņš pats ir skarbs, skarba ir viņa dzīve bijusi, ko tik viņš visu pats nav piedzīvojis, un arī raidījuma laikā ik pa laikam viņam pasprūk viens otrs skarbums, vai arī šajā grāmatā tas tā ir. Protams, un šos var saukt gan par maziem stāstiņiem, gan par tādām mūsdienīgām esejām, bet grāmatas sasodīts pasauli Klārksona acīm, manuprāt, vispirms ir tīkama ar to, ka tā ir absolūti politi nekorekta. Mums tiek mācīts, ka to nevar saukt tā un šito nevar saukt tā, un Klārksons uzskata, ka tā nav viss. Un viņš arī šos uzskatus pauž. Tas ir tāds pamēlns britu humors, apvienojumā ar tādu mačistu pasaules uzskatu. Brīžos, kad kāds ir drusku sirdīgs uz pasauli, man liekas, ka Klārksona lasīšana pirmkārt dara labu dvēselē, tāpēc, ka var izlādēties. Otrkārt, tā ir grāmata, kur lasot es smējos tikpat sirsnīgi, kā savulaik lasot 3 vieslaivā, lai gan es esmu sieviete un man vajadzētu skaisties par viņu brīžiem tādiem diezgan mačiskajiem jociņiem, bet viņa humors tomēr ir arī ļoti labdabīgs. Lielākoties tie izteikumi ir tādi, kam mēs visi klusībā piekrītam. Klārksonam ir savs viedoklis par to, kā pareizi ir audzināmi bērni, kāpēc neglītajiem cilvēkiem ir labāka humora izjūta, kuros brīžos iedzeršana nāk tikai par labu. Tikpat daudz un pamatīgi viņš izsakās par ļoti, ļoti daudzām tēmām, par lidojumiem biznesa klasē, par dažādām pasaules mēroga zvaigznēm, par Londonas olimpiskajām spēlēm. Var sakot, lai kas pasaulē notiktu, Klārksonam ir ko par to sacīt.
Šī bija saruna ar literāti Apgāde Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku. Viens pagāts švīts, viens nabaks vecs. Bet tikmēr otrā vagonā prom mīlestība tava brauc. Nemaz nedzirdot, kā tu aiz stikla izmisīgi sauc. Bet šo zemi zila, zila debes klāj. Skaiti, skaiti, laime, skaiti sāc. Jau tikmēr otrā vagonā prom mīlestība tava brauc. Nemaz nedzirdot, kā tu aiz stikla izmisīgi sauc. Bet šo zemi zila, zila debes klāj. Saskaiti mūs arī skaiti Reiz kāds vīrs uz ielas stāvēja, augumā tāds garš un līgs, bet tam sirds bija pašam savējā. Laimīgs būt viņš kādreiz arī vēlējās, bet viņa vagons kavējās. Rekur aizbrauc domīgs piecinieks, pierē rakstīts Iļģu ciems. Iekšā sēž viens reibis precinieks, uzvalks balts skatiens salds un blakus tu, kā meitene ar lakatu. Bet tikmēr otrā vagonā prom mīlestība tava brauc. Nemaz nedzirdot, kā tu aiz stikla izmisīgi sauc. Bet šo zemi zila, zila debes klāj. Skaiti, skaiti, laime, skaiti sāc. Jau tikmēr otrā vagonā prom mīlestība tava brauc. Nemaz nedzirdot, kā tu aiz stikla izmisīgi sauc. Bet šo zemi zila, zila debes klāj. Saskaiti mūs arī skaiti Zvaigzne ABC iesaka. Tagad par grāmatām jaunākajiem lasītājiem. Tiem, kam vairāk patīk lieli attēli un maz teksta, kas tāpat būtu jālūdz kādam priekšā lasīt, tiem Deina Krisa un Marka Čembersa grāmata Zvērīgs tracis zvēru dārzā. Notikums, kas sākas, kad iemieg zvēru dārza sargs,
tad lieli un mazi zvēri izlaužas brīvībā un sāk draiskoties, sarīko īstu ballīti. Kaut gan troksnis valda zvērīgs sargs, kurš parasti tik vērīgs, nepamiršķina ne aci. Bet tad visu izjauc nekas cits kā nejauka smaka. Smaka ir tik briesmīga, ka zvēri mūk atpakaļ būros un krātiņos. Pamosta sargs. Sargs nu nospriež, tas par traku. Nedrīkstu vairs tādu smaku guļot gaisā laist. Neviens pat nenojauta, ka zvēru ballītei bija pievienojies smirdošais skunks un palaida šo smaku. Lūk, tāds krāšņi ilustrēts notikums zvēru dārzā, atspoguļots grāmatā Zvērīgs tracis zvēru dārzā. Otra grāmata lielākiem zinātkāriem, lai gan paredzēta bērniem, tomēr es to izlasīju vienā rāvienā un uzzināju šo to jaunu. Tā ir Mirdzas Kļavas grāmata ar nosaukumu Mēs arī esam pasaulē. Tā sniedz viegli lasām informāciju par to, kādas vārdes, krupji, tritoni, ķirzaks, čūskas un bruņurupuči dzīvo Latvijā un kādi citur pasaulē. Tiešām ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem šo to darētu zināt, kaut vai. Kāpēc vairākām pazīmēm atšķirt odzi no nekaitīgām čūskām. Grāmatas Mēs arī esam pasaulē vērtība ir labi saskatāma mākslinieces Lilijas Dineres krāšņās ilustrācijās, kam grāmatā ir atvēlēta liela vieta un liela nozīme.